Sveicināti! Šovakar sākam mūsu raidījumu ar kādas jubilejas svinībām, kas ilgst jau teju gada garumā. Proti cilvēks, komponists, mūziķis, bez kura latviešu mūzika nav iedomājama pēdējos 40 gadus. Tas noteikti ir Zigmārs Liepiņš, kur šovakar koncerts Dzintara koncerta zālē ir pulcējis tevi visu Latvijas skrējumu. Par to, kāds viņš bija, kāds viņš ir un ko viņš vēlas savā dzīvē sasniegt un par ko vēl pastāstīt. Par to mūsu sižetā Gaviļnieks. Vokāli no sākuma, unisonu. Tā, no sākuma. Uz jautājumu, ar ko 50 gadu jubileja atšķirs no 60 gadu jubilejas, Gaviļnieks apjoko, ka tikai ar 10 gadu starpību. Jubilejas koncerta sērija gan šoreiz vērienīgāk. Programmā atgriešanās sakoncentrēts zināmākās melodijas, uzticamākie izpildītāji un tuvākie domu biedri. Jā, es esmu zigists, jā. Un kā ir būt zigistam? Tas ir baigi patīkami un forši, tāpēc nav nekā labāk, ja kad cilvēkiem ir unisons. Jā, jo ir tāds vecs joks, muzikanti joks, ar ko atšķirās unisons no klozetpoda. Ja? Tad atbildi ir tāda, ka podā vieglāk trāpīt. Unisonā nevienmēr var trāpīt. Mums ar Zigi, es uzskatu, ka mums vienmēr ir bijis unisons. Mūzikā Dairadē vienalga, kā to ņem, ja? Domāšanā. Viņš ir prasīgs pret sevi. Viņš ir perfekts organizators. Viņš ļoti labi menedžē dziesmu. Viņš ļoti labi menedžē programmu. Ja? Es neatceros nevienu mēģinājumu vai kaut kādu mēģinājumu procesu, kad viņš atnākt uz filharmoniju, ja, un viņš nezinātu, ko darīt. Teiks, mēs būtu, viņš nezinu, ko, ejam, iezert tālu, ja. Tā nekad nav bijis. Man patīk Zigmārā tas, ka nav atslābuma nekāda, ja. Kad ir, jādzied ir, un viņa muzika ir tāda, nav vienkārši dziedama, bet viņa ir viegli klausām. Es māsīja jaunākā, es savīsa vēlīgā, un šītādu atcerāmā. Es baudu, es to apzinos, ka tas ir tāds vienreizējs notikums, tas tā man un droši vien arī citiem, kas klausīsies, es to noteikti nedarīšu ne nākošu nedēļu, ne nākošu mēnesi, ne nākošu gadu, un tagad tas ir absolūti nolēmts. Šī ir tā reize, kad vīram dzimšanas diena, un viņš ļoti lūdz, viņš teica, kā tad bez manis, ja es tur esmu tik daudz gadus dziedājusi, tā man nācās piekrist. Naktī pārslieksti pārslī ēnā, klusi nakts vijolēs skanēsāk, pie manis kautrīgi un lēnām, muzikants pat vēles ceļu Patiesībā mūziķim un komponistam Zigmāram Liepiņam šis laiks ir bijis pietiekami mainīgs kā radošajā tā dzīves atziņu izpratnes ziņā. Pieredze un iespēja ļauties mierīgākam ritmam komponists sadzīvē ievilkusi savus zīmējumus. Viņa ikdiena nav tikai mūzikas radīšana, tajā lieliski sadzīvo gārdējuši smalkumu un ceļotāju kaislības. Pirms 15 gadiem tomēr es biju ļoti nopietni iekšā biznesā. Esot biznesā, es ļoti aizstāvēju savu to vidi, kas ir ar manīm kopā, un man bija ļoti precīzi izteikt šis te, sauksim to tā, no ebrejiem pārmantotais princips savējos jāsargā. Savējos es sargāju. Es ļoti rūpīgi to savu loku sargāju riņķies, protams, par viņiem karoju, es karoju par sevi, par visiem. Man bija jākaro. Es biju karotājs. Un katrs, kas man kaut kādā veidā likās, ka dara kaut ko pret manām interesēm, tad viņš man ir ienaidnieks gandrīz. Un tad tas, protams, izpaudās droši vien arī kaut kādā attieksmē. Es nevaru visu laiku nodarboties tikai ar mūziku. Un katru gadu jau es vairāk atlasu, ko es vispār muzikā nodarbojos, jo man īstenībā pa lielam interesē tikai vai kā teātri izrāda, vai teiksim, kā lielo
vokālu simfonisku darbu rakstīt par kaut ko tādu. Es saku, es pēc vīļoļu koncerta, kas ir pēdējais lielais gabals, ko es esmu rakstījis, tad es tā plānoju vēl kādu, varbūt tādu, tā vairāk uz tādām lielām formām. Un līdz ar to tu nevari caurām dienām sēdēt. Dziesmas rakstīšana ir viens stāsts, lielā forma cits stāsts. Kad tas neizklausās baigi aroganti, bet kaut kā tā, ka man pat tiešām patīk ceļot. Es katru reizi es saprotu, ka tā pasaule ir tik ārkārtīgi liela. Man dzīve daudz pa īsu būs, visu dzīves ir pa īsu. Visa dzīve viens ceļojums, tie, kas mūžam ceļos, tie nenoskūs. Smiesimies par likstām, jo tā mēs tālāk tiksim, jo tā neviens vairs nesmiesies tā mums. Mainījies ir arī laiks, kurā dzīvoja filmas Vajadzīgs solisti varoņi, Dzejnieks karnevālā un, protams, Lāčplēsis. Kādreizējās misijas iedvesmot tautu dzīvīgumam ar mūziku, šodienas spēks ir mazinājies. Politiskais tas slānis, ja? Šodienas apstākļos tajos laikos tomēr bija tā, ka tev nebija internets, tev nebija komunikācijas tādas, kā tagad, tev nebija sociālai tīkli, tur un blā, viss šī tāda lieta, ja? Un tad tas cilvēks nāca uz kaut kādu tādu lietu un klausīja šo zemtekstu. Zemtekstu mēs jau likām apzināti. Mūs no vienas puses strīpoja laukā, viņas pa otru galu mēs viņas dabojam apakaļ iekšā, ja? Un tie zemteksti, bija cilvēkiem svarīgi, kas nāca ar šiem koncertiem. Šodien zemtekstiem nav nozīmes. Šodien meitenes iet baznīcā, es nezinu, nodzied kaut ko tur, ja? Un pus pasauli ņemās. Un tāpēc, ka ir vajadzīgs skandāls, šausmīgs trādrīdis, ja? Un provokācijas. Mūzika provocēt, nav iespējams. Tad, kad sākās lielās ziepes, jo latviešiem vajag ļoti ilgi. Āda ir stipri biezāka nekā, teiksim, dienvidniekiem, ja? Uzaudzēt. Un mums vajag ļoti, ļoti daudz iešaut ģīmīlē. Tad mēs teiktu, vienreiz pietiek. Ja? Lai kā būtu mainījusies attieksme pret lietu kārtību, mūzikai joprojām piemīt neizsīkstošs spēks pulcēt visdažādāk domājošos. Zigmāra Liepiņa jubilejas koncertam laiku bija izbrīvējušas gan valsts augstākās amatpersonas, gan seni fani. Vieni dāvāja atzinības rakstus, otri fiziskos lielumos neizmērāmu mīlestību. Katram no klātesošajiem Zigmāra mūzika asociējas ar savām atmiņām. Ļoti daudz dziesmas, uzreiz var pateikt, tas ir Zīgs, viņam ir savs rokraksts, tas foršais, ka var, protams, Dzejnieku karnevāls. Fantastiski. Foršākais jau ir tas, ka es vienmēr esmu cienījis mūziku, kas bija aktuāli 30, 40 gadus atpakaļ, viņi arī tēt ir forši. Tas ir tas foršums, kas Ziga mūzikā ir. Man pirmā melodija, kas man saistās ar Zigmāru un Mirdzi, ir Slīters Sili, kas nav Zigmāra dziesma. Un mēs vienmēr viņu pavelkam uz soba. Bet es domāju, ka tur katram laikam, protams, ka tas ir Lāčplēša laiks un tās visas lietas. Es domāju, ka tas ir tagad adatas laiks. Un es pat nevaru izdalīt. Man liekas, ka ļoti daudz un pārsvarā visas tās dziesmas ir diezgan nopietnas tomēr. Es tagad pat pārsteigts esmu, ka koncertē ir tādas jautrākas dziesmas. Vēl ir laiks. Jo tā bija tāda dziesmu sentekstu, tāda dumpīga protestu, jā. Un ļoti populāru. Jā, tā laikam. Bet cits arī. Es nevaru iedomāties, ka es varētu rakstīt kādu tukšu gabalu, kuram ir, teiksim, tur traļi vaļi, priedes zaļas. Ja? Tas nav iedomājums. Ja? Vai tad ir ironija tādā līmenī, kā es esmu rakstījis Fredim un UFO, kas ir faktiski robežojās ar bezkaunīgu melo humoru, ja? Kuru es pieņemu vienu labu daļu publikas vispār varbūt pat neuztver tā īsti. Ja? Bet viena daļa uztver, un ar to man pilnīgi pietiek, jo tāpēc, ka tas humors ir tādā līmenī. Ja? Tā ir emocija tomēr. Arī pasmieties ar emociju. Pa sevi var arī pasmieties.
Ironija vai nostalģija, bet koncerta beigās tauta dziedāja līdz tām pašām dziesmām, kas pirms gadiem 20 bija idejas romantiska sākuma iedvesmotājs.